Viduslaikos bija, teiksim, tur pie sarkanā kuļa, krodziņš, jā, un tam līdzīgi. Mēs sakam Niedru Lijas viduslaiku sēta. Tad grupām mums ir ļoti tāds konkrēts piedāvājums. Ja, tad apmēram 1,5–2 stundas programma. Ietilpst šaušana ar loku, šaušana ar arbaletu, cirvju mešana, šķēpa mešana, naudas kalšana. Katrs aizbrauc ar tādu mazu suvenīriņu prom no šejienes. Ja. Tad tas ir gan skolēnu grupām, gan pieaugušo grupām. Pietiekoši aktīvs, interesants piedāvājums. Cilvēkiem patīk, viņi to dara, vismaz izmēģina, kā ar tiem ieročiem īsti rīkoties. Un papildus tam ir tātad mūsu ieroču kambaris, kur var apskatīt bruņas, ieročus viduslaiku, paņemt to visu rokā. Tas nav tā kā muzejā, kad aiz stikla tikai, bet paņemt, pacilāt, uzvilkt ķiveri galvā, just kā tas īsti ir. Turistu grupām tad līdzīgs piedāvājums arī individuāliem turistiem vasarā no 1. jūnija. Mēs nedēļas nogalēs dežurējam, un tātad var atbraukt ģimene vai cilvēki bez pieteikšanās iepriekšējas. Ja, tad vienkārši brauc, un mēs šeit būsim no 12 līdz vismaz 6 vakarā, iespējams vēl ilgāk. Tad mēs savos sociālajos tīklos reklamēsim to laiku. Papildus tam vēl tātad ir viduslaiku spēles dažādas. Ja, tātad gan galda spēles mēs šeit piedāvājam, gan tādas metamas, kur kociņiem met klucīšus gāž, tāda interesanta skandināva spēle. Tās viss ir autentiskas viduslaiku spēles. Un, respektīvi, ģimene, ja viņi šeit atbrauc, tad viena lieta viņi ir izšauja, viņi apskata tās bruņas, uzvelk mugurā, safotografējās, un tad viņi vēl parasti diezgan pavada laiku spēlējot tās spēles. Var sakot, ģimenei tāda pamatīga viduslaiku pēcpusdiena. Šī gada jaunums ir šī viduslaika telts, un arī tādām nelielām kompānijām, nelielām grupām, ģimenēm, kas grib svinēt dzimšanas dienas vai kaut kādus korporatīvus pasākumus, nelielus, ja 25, 30 cilvēki, 10 cilvēki. Ja. Viņiem tiek dota šī telts, šeit viņi var salikt savu ēdamo, var cept šeit savu gaļu, ja, tad te viņiem ir tāda pieturas vieta, ir tā telts, un attiecīgi visas tās izklaides ir par rokai. Mums ir ļoti interesants kāzu piedāvājums, viņš ir viduslaiku kāzas programma. Mēs dodam kalt sudraba monētas, mēs dodam kalt pakavā iekaltās dienas datumu un laimīt dodam izliet, tad līgavu cep mandeles, tas ir pirmais viņas sievas cepums, un tad vīram dod nogaršot, un tad mēs viņam stāvam ar zobenu blakām un sakam, saki tagad, ka garšo, un tā, ja. Tā kā, mēs tā ļoti jautri to darām, un ļoti labi tā programma ir. Un tad mums ir zirgi arī, viens balts zirgs, viens melns zirgs, un tad mums ir arī tā kāzu programma paplašināta, kad bruņinieks baltā zirgā jāiet pēc līgavas, jā. Tas tā pavisam savādākā līmenī. Ļoti skaisti, manuprāt. Mēs viduslaiku sētu Niedru Lija atrodamies tieši pretim Jaunpils pilī. Tad aicinām jūs viduslaikos.